Un viņam nav tā zinātkāra, viņam nav vairs tā iedvesma iet spēlēties, jo viņš nezina, kurā brīdī atkal pārtrauks, viņš nemaz nevarēs darīt to, ko viņš vēlas. Nu, jā, tāpēc ir svarīgi rūpēties par to, kad veido šīs robežas, jo kas notiek, arī mazākais ar laiku iemācīsies, ka tad, kad viņš grib spēlēties, viņam netraucēs, tas būs tikai viņa laiks, un ja tas ir ar vecākiem laiks, tad arī tādā veidā bērni iemācās, ok, viņi ir kopā, viņi tajā brīdī spēlēs, kad būs mans laiks, arī neviens netraucēs. Bet ja notiek šis te, ka visu laiku kāds ienāk iekšā un traucē, tad tā arī visu laiku būs, un tas būs ļoti apgrūtinoši visiem, gan vecākiem, gan arī pašiem šiem bērniem. Un tad rodas tā problēma, es jau daudz laika pavadu, bet nu īstenībā tas laiks tiek tā kā sadalīts un īsti netiek tā kā ar pilnu fokusu pavadīts ar šo vienu bērnu. Labāk tiešām šo te kaut vai 10 minūtes tikai un vienīgi fokusē uz šo vienu bērnu, kā pusstunda, kur visu laiku ir tā kā tas interruption pārtraukšana.